Šodien mēs parunāsim par Annu Saksi un pastāstīšu arī jums par vienu pasaku, Annas Sakses pasaku. Tā būs pasaka par sniegpulkstenīti. Annai Saksei ir ļoti daudz pasaku. Klausieties uzmanīgi, jo pēc tam būs arī uzdevums. Kad sniega mātei piedzima meitenīte, viņa ilgi domāja, kā to nosaukt. Domāja, kamēr izdomāja, un nosauca to mīlīgā vārdā Pārsliņa. Pārsliņa bija balta meitiņa, baltiem matiņiem, gulēja baltā gultiņā un sedzās ar baltiem mākoņu palaciņiem. Kad Pārsliņa bija pieaugusi, kā parasts sāka nākt precinieki. Atnāca mēnesis, bet Pārsliņai tas nepatika. Tāds nodzēries, plikgalvis un naktsputens vien bija. Klimst visu nakti pa debesu krogiem, bet dienā palien zem mākoņa un guļ nost. Atnāca saules stars, bet Pārsliņa arī to noraidīja. Pārāk karsti viņš zvērēja mīlestību, lai varētu ticēt. Tad noskaitās sniega tēvs un bargi pateica meitai: "Nu, ja tu pati nevari sev izvēlēties vīru, tad notiks mana griba." Un viņš aizlaida ziņu debesu zilgnes valdniekam Lējam, kuram zināja 4 dēlus, vēl esam neprecētus. Atbrauca vējš rakstītās kamanās, kā zvaniņi noskanēja straujiem kumeļiem pie iemauktiem pieaugsējušās ledus tiltis. Pārsliņu saderēja vecākajam vēja dēlam, Ziemelim. Laimīgā sniega māte locīja meitai pūru un spilvenus piebēra ar mīkstām sniega dūnām, vīlēja un šuva baltus mākoņu palagus, savēra uz diedziņiem miecošas ledus krēles. Kā princese izskatījās Pārsliņa, kad sabrauca kāzanieki. Priecājās radi, vēlēja laimes, slavēja jaunā pāra skaistumu un sadarību. Bet tikai Pārsliņa nejuta savu sirdi straujāk iepukstamies, kad visiem pie gāda saucot rūgts, rūgts, viņas mutē pieskārās ziemeļa augstās lūpas. Es nespēšu viņu mīlēt. Pārsliņa nopūtās tik klusi, ka to dzirdēja tikai viņas māte. Un tā kā pasakai ir arī turpinājums, uzdevums būs šoreiz katram pašam izdomāt turpinājumu, pēc tam nākamajā nodarbībā kopīgi apskatīsimies, ko jūs esat izdomājuši un kā tad ir bijis patiesībā.